mēs šeit iekārtojoties nolēmām, ka šī ir viena ļoti jauka, jauna pasākuma vieta. Tāpēc es gribētu mums visiem klātesot būt lieciniekiem tam, kā Zirņu ielā viņas jaunā dzīve top gaismas apspīdēta, lai iedegas Stendera ielas muzikantiem spēlējot Zirņu ielas laternas šovakar. Visa Zirņu iela top laterna izgaismota un izrādās, tam ir vajadzīgs 3 minūtes no tā brīža, kad mēs piespiežam gaismu. 3 minūtēs iela top gaiša. Bet šobrīd pirms mēs būsim klāt vēsturiskam brīdim, kad mēs šo savu lepnumu par jaunatjaunoto ielu palaidīsim pasaulē. Es aicinu šeit uz skatuvi Starmeša saulē Liepājas pilsētas domas priekšsēdētāju Uldu Sesku. Labvakar, labvakar. Pirmkārtām Zirņu ielas iedzīvotāji, tad Ganību ielas iedzīvotāji, Liepājnieki un Liepājas viesi. Man personīgi ir tāds svarīgs notikums, jo man te daži klases biedri, ar kuriem mēs tepat Ezermalā esam gājuši skolā, daudz bērnības gadus esam pavadījuši vairāk tā kā uz Ganību ielu, un Zirņu iela bija tāda mazā māsa Ganību ielai, kura, tāda nedaudz putekļaina, varbūt netik bieži arī braukcama, tur tomēr vairāk dzīvoja tie Ezermalas iedzīvotāji, kas uz turien brauca, bet nekā tā darījuma liela nebija. Bet šodien man jāsaka, ka Zirņu iela tā kā pelnrušķīti ir pārvērtusies pa princesi. Un šajā ielā pilnīgi viss ir jauns. Visas apakšzemes komunikācijas, pat žogi un logi. Kas pats interesantākais, ko man braucot pa šo ielu, ko es svērojis, ka vecāki vīri, kuri arī šeit ir klāt šodien, ka viņi ņēma šajā gadā paralēli šiem darbiem pinzeli rokā, pinzelēja savu māju, māja skaistāka, iela skaistāka un pilsēta skaistāka. Man jāsaka pirmkārtām, tā pateicība liepājniekiem par izturību, kad ilgāku laiku nevarēja piebraukt pie savām mājām ērti, nevarēja pieiet, bet gala rezultāts ir visiem redzams. Šodien te redzu, ka arī brīžiem tādi dusmīgāki kungi rāda, ka ir labi, ka iela ir sakārtota, ka ir kārtība. Mēs uz to visu neapstāsimies. Iesim tālāk, un nākošā gadā gan Zemnieku iela, gan Brīvības iela, un tā kā Liepāja rullē, lai jums visiem veicās. Paldies! Tavās rokās ir nonācis unikāls vēstījums no Liepājas pilsētas, kurš 2012. gada 17. novembrī ap 4:00 pēcpusdienā devās pasaulē. Tā bija diena, kad viena no Liepājas ielām Zirņu iela sāka jaunu dzīvi. Kādreiz šaurā un grantētā ieliņa šodien ir kļūst par augstākajiem standartiem atbilstošu satiksmes artēriju ar pilnīgi jaunu ielas segumu, efektīvu un ekonomisku apgaismojumu, veloceliņiem un jaunām apakšzemes komunikācijām. Liepāja un pilsētas iedzīvotāji ir lepni par paveikto, tāpēc vēlamies pavēstīt to visai pasaulē. Ja esi atradis šo, mēs tevi gaidīsim ciemos. Šim vēstījumam pievienojam unikālu Liepājas monētu, un tā ir dāvana tieši tev, atradēji. Priecāsimies, ja paziņosi mums, ka vēstījums ir nonācis tavās rokās. Un norādām, kur vairāk var uzzināt par Liepāju, kādos internetu portālos, un arī adresi un telefonu numuru, kur atradējam potenciālam sazināties ar mums. Lūk, šeit ir arī 2 fotogrāfijas, Zirņu iela agrāk un Zirņu iela šodien. Šis vēstījums ir 3 valodās, un tagad gribētu lūgt svinīgi to parakstīt Liepājas pilsētas mēram, un lai mēs viņu varam ielikt kapsulā un palaist debesīs. Visu liepājnieku vārdā man ir tas gods parakstīt šo vēstījumu. Vienā valodā. Otrā valodā. Dzimtā valodā. Dzimtā valodā.
Un vēl svešu valodā. Jā, jo mēs esam, mums ir svarīgi, lai par mums uzzina, tā tad ievietosim to kapsulā sarulējot. Jā. Jā. Lido, kur saule plašāka vērsīs. Jaunums būs redzams un pirdītas spērsies. Tu pasauli paņemsi delnās, krāsma tu nebūs, viens siltums jūs pelnos. Smooth, I found a way how to say that everything's okay. Life's too short, you say, so play the game.